Es sēžu krūmos. Pretī pastam. Dīvaini vienkārši dzirdēt savu balsi, kad tu ilgi esi savā galvā. Kāpēc pastam? Jo es meklēju darbu. Bet atbraucot uz interviju, es esmu es. Un es gribu būt es, un es ticu un zinu, ka es esmu unikāls un neatkārtojams, un man nav dublikāts. Ka vēl jau vairāk es drīkstu būt es. Un es ticu, ka Dievs ir ar mani. Un es negribu dzīvot bailēs, izlikties, kad es kaut ko varu, kad kaut kas ir manos spēkos. Es neko nevaru, es to zinu. Es būtu es. Un es gribu dzīvot episku dzīvi. Es gribu braukāt ar ričuku, es gribu freestylot. Es gribu izpausties. Es gribu būt mākslinieks. Tas, kas es esmu, es gribu būt es. Kroči, ko es esmu izdomājis? Un kāda vispār ir tā situācija manā dzīvē? Jo daudz, ko es jau iepriekš esmu stāstījis, kam es esmu bijis cauri un kas es tāds esmu. Bet ienākot Dievam manā dzīvē, no manis pazuda viss. Viss, ko vien tu vari iztēloties. Bet tāpat brīdī man dzīve ieguva to piepildījumu, pēc kā dzenas pilnīgi visi cilvēku šīs pasaules. Un tas baigais piepildījums, un tā ir vienīgā lieta, ko es gribu šajā dzīvē. Un es gribētu kaut viss tā varētu. Nemelot sev, vai nebūtu patiesi. Bet es to nedaru savā spēkā. Es ticu, ka Dievs ir ar mani, un vienīgais veids, kā es to varu pārbaudīt, ir sperot to soli, riskējot, vai ne? Jau, vecīt, ja tu esi īsts, come on, davai pulo moves. Un kroča, ko nozīmē pazaudēt visu? Es pazaudēju visu pasaulīgo. Nu, teiksim tā, pasauli man izpisa. Un tagad tā situācija ir tāda, kad man ir bloķēti pilnīgi visi konti. Vienkārši jau neviens negrib vienoties. Visi grib tikai to savu ceļu. Un ja zin kā pasaulīgi, nu, tu darbu nevar dabūt, oficiāli ienākumu nevar būt, ir kaut kas melns jābīda. Bet tas arī nav par mani. Es nezakšu, un tas nav man. Un es nenosodu, bet tas vienkārši nav man. Ko darīt, ja man nomirt? Jo, man ir jāmaksā par dzīvokli, man ir 2 meitas, man ir draudzene, kur ir stāvoklī. Un ja pasauli izdara tā, lai tu būtu bezvērtīgs un bez iespējām, mēģini melot. Stāstīt to, kas nav, stāstīt to, kas ir meli, un tu tos melus dzird visur. Visur. Vienkārši fucked up, crazy. Tas vienīgais iemesls, kāpēc vai ne, es esmu sācis spitot repčiku, jo es vairs nevaru tos melus izturēt. Man gribās būt tikai par un ap patiesību, par neko citu, jo nekas cits man šajā dzīvē neinteresē. Tikai patiesība. Es esmu gatavs atdot visu. Ņem mani. Bet lai ir tikai patiesība manā dzīvē. Nu, vot, un tāds long story, vai ne? Bet kas ir tas episkais piedūriens, ko man gribās izdarīt?
Jā. Jū, nu, priekš manis tas jau ir mega pieduriens, vai ne, ka es sācis spitot repu, kas man likās kaut kas insanely neiespējams. Ja Dievs dos, es aizbraukšu uz bērnu nometnēm kā vadītājs, kas ir... Es esmu vienreiz bijis, un tā bija vienkārši insane. Cits pasaules pieredze. Bērni vispār tik stilīgi ir. Mīlu bērns, un paldies Dievam, ka man 3 bērni tūlīt būs. Un... jā, bet kas ir tas episkais? Un tad es dzirdēju tādu prikolu, man draudzene stāstīja, kad kaut kur Eiropā ķipa tāds atkal side notes, es ziņas nelasu, tāpēc es nezinu. Bet kad ir tas kaut kāds tur, tas otrais pensijas līmenis, kur tu vari izņemt ārā. Un Latvija esot pateikusi, jo nē, mēs nepiekrītam. Tas ir viss, ko es zinu. Un es vēl dzirdēju, ka ķips Šlesers ir iestājies par to respektu viņam. Es arī viņu nepazīstu, bet šī lieta, vai ne? Atbalstu. Jo, bļē, nu ja tā skatās, vai ne, pasaulīgi no piķa viedokļa. Ja jūs esat mani izpisuši visur, kur vien varēja paņemt priekšā, un es atvainojos par savu bulgāro valodu, tad kāpēc, lai es nevarētu tikt pie savas naudas? Nu, vismaz nosadzat kaut kādu daļu no parāda, lai man kaut kas atkrīt, lai es varu atkal būt oficiāls, vai ne, un lai es varu dzīvot un priecāties un baudīt dzīvi. Jo, bļaģi, fucking prasīt ir grūti. Un no viens puses man nav grūti to darīt, bet es gribētu neprasīt. Nu, tas tāds ego spēlīts laikam, kas ir manā galvā. Vienkārši gribās būt brīvam. Un vai ne, un gribās nevienam neatskaitīties par to, kāpēc es esmu brīvs vai kāpēc es gribu būt brīvs. Es esmu brīvs, jo es fucking esmu brīvs, viss atpasies no manis. If you don't like my drip, get out of my dick, vai ne, vai get off my dick. Bet es arī šo piķi nevaru dabūt, un es ticu, ka jebkuram, kuram tur ir kaut vai pāris štuks, tās pašas štuks noderētu. Pofīgi, ja viņas tiks iztērētas stulbi, who fucking cares? Mana nauda, dar, ko es gribu. Jo, un ja ir šitāds te iepisiens, karoči, es esmu nopircis šitādu te mēmāko, pasatās, padomu laiku uzlīmes, pa piģi ričuku, ētra nostījiem ir tāds ātrums, un karoči es ieguldīju viņā pavisam bišķeņi, un viņš ir ļoti labs, un es gribu apbraukt apkārt visai Latvijai, pa perimetru. Es gribu izbraukt pilnīgi visu Latviju no Rīgas atpakaļ līdz Rīgai ar ričuku. Un ja kaut kādos posmos pievienosies, tad rekurus bagāžnieki ar savu draudzeni, kur ir stāvoklī, lai mēs fucking varētu dabūt visi to naudu. Es gribu iestāties par sevi, es gribu fucking iestāties par tevi. Es gribu, lai mēs esam dzirdēti un lai patiesība ir dzirdēta. Un... Jau, tālāk tā ir mistērija. Es varu tikai murgot. Es gribētu satikt tevi. Es gribētu satikt cilvēkus, es gribētu ar tiem cilvēkiem pēc ceļam parunāties. Es gribētu dzirdēt patiesību un es gribētu, lai patiesība tiek dzirdēta. Kā saka, spredosim vārdus, spredosim gospelīti, spredosim patiesību. Es neko neprasu. Man neko par to nevajag. Es to daru, jo es to gribu darīt, un es ticu, ka Dievs ir ar mani. Bet es atvēru kaut kādu tur Lietuvas kontu. Ja tev ir sirdī mani atbalstīt, vai, nezinu, sadomāt kaut ko, vai, ja tu vari satikties ar mani un uzsaukt vakariņas, vai es varu pie tevis atbraukt, nezinu, ūdeni padzerties, uzpildīt, vai tu man vari desmaizi iedot, vai kaut vai vienu kožlenīti iedot. Reach out to me, rakst man direktā, uzrakst man e-pastu. Kaut kur var atrast, es tagad rīkoju 13. repšiku pasākumu, var atrast arī man telefonu numuru, tajā banerīte ir iekšā. True gang, mīlestība, patiesība, un es gribu to darīt. Un šodien ir pirmā diena, kad es to sāku darīt, un es apdētošu jūs tālāk par to, kā šis viss risinās. Mīlu jūs, gang, gang.